AFS Latvijas starpkultūra programmas ir brīvprātīga organizācija, kuras galvenais darbības virziens ir vidusskolēnu apmaiņas. Skolēni dodas uz citu valsti, dzīvo vietējā ģimenē un mācās vietējā skolā. Programmas mērķis ir apgūt citas valsts kultūru un attīstīt spēju pieņemt citādo. AFS Latvija piedāvā vidusskolēniem iespēju doties apmaiņā sākot no 3 mēnešiem līdz gadam. Mans galvenais ieguvums, tur jau to ir tik ļoti sarežģīti izvēlēties vienu. Tas ir bijis tik ļoti daudz, tas ir tie mani draugi, tā ir starpkultūru pieredze, tas ir tā vīzija par labo, kas vēl pasaulē var notikt. Ko es ieteiktu vidusskolniekiem tagad? Man visticamāk būtu jāatskatās pašam uz savu pieredzi, kas ir bijusi vienreizēja laba un kas ir veidojusi manu pasauli un manu dzīvi tādu, kādu viņa ir tagad. Es varu tikai pateikties AFS par iespēju, kas mainīja manu dzīvi. AFS aicina arī ģimenes visā Latvijā uzņemt savās mājās skolēnu no citas valsts un kultūras. Tā ir iespēja ne tikai uzzināt ko jaunu par citu valsti, bet arī par sevi un savu ģimeni. Kādi mēs esam, kādas ir mūsu ģimenes tradīcijas un vērtības. Latvijā 25 gadu laikā ar organizācijas palīdzību mācību apmaiņas programmās uz ārvalstīm devušies vairāk nekā 640 vidusskolēnu. Savukārt Latvijā no citām valstīm uzņemti ap 860 jauniešu. Sveiki, mani sauc Imi. Es esmu no Taizemē. Man patīk Rīgā. Čau, mani sauc Guļelmo. Es esmu no Itālijā. Un man ļoti patīk Rīgā un man ļoti patīk ziema. Mani sauc Sevgi. Es esmu no Turcijas. Man patīk mūzika. Čau, mani sauc Nešārāk. Es esmu no Taizemē. Es mīlu manu Latvijas ģimeni. Čau, mani sauc Ginevra. Es esmu no Itālijas. Es dzīvoju šeit Rīgā un mācos vidusskolā. Mani sauc Alisa Montano. Es esmu no Aļaskas. Man patīk Ikšķile. Čau, mani sauc Desi. Tagad es dzīvoju Rīgā, Latvijā. Es esmu no Indonēsijas un man patīk mūzika. AFS – starpkultūra pieredze, kas maina cilvēku dzīves.